Sveiki! Tā es sākšu ar savu tematu. Mani sauc Olga, esmu Emergent biznesa analītiķis, un šodien es jūs iepazīstināšu ar iespēju produkta vadību kompetenču attīstībā. Respektīvi, Emergent kopš no 2012. gada nodrošina projektu vadības apmācības uzņēmumiem, palīdzot pārvarēt neskaidrības, saglabāt to klientu orientāciju un pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem. Un, kā Lita bija minējusi, nav tādas vienas veiksmes atslēgas, kas derētu visam. Tā ir personalizācija un, protams, mācīšanās balstoties uz reālo darbu. Un tad ņemot visu to pieredzi, visas zināšanas, tika radīta Praxis platforma, kura ļautu ne tikai uzņēmumu komandu līmenī apgūt produkta vadības prasmes, bet arī individuālajā līmenī. Un tad, kas ir Praxis? Praxis ir praktisko zināšanu pieredze, kas veido to produkta vadības domāšanu, palīdz pielietot tās prasmes un gūt to pārliecību par savu darbu, lai radītu reālus rezultātus. Un pamatā tam ir 3 tie galvenie virzieni, pilāri, kas ir atklāšana, piegādes stratēģija, jeb šo produkta discovery, product delivery un product strategy. Un mācības ir veidotas tā, lai iegūtās prasmes varētu pielietot uzreiz reālajā dzīvē. Es nekavēšos pie slaidiem, es parādīšu jums pašu platformu. Tātad es jums varu sākt ar tiem pieminot tos pašus 3 pilārus, kas ir Product Discovery, Delivery and Strategy. Tie ir tie galvenie kursi, uz kā pamata ir uzbūvēts tā mācība platforma, un mēs paši arī piekopjam to produkta vadības domāšanu un arī prasmes. Piemēram, es varu minēt, ka mēs kā komanda bijām domājuši, ka viena funkcionalitāte, kas ir tieši uz praksī, ko mēs piedāvājam cilvēkiem, ka viņu jāņem nost, jo pēc mūsu uzskatiem, ka viņu neviens nelietos, bet pētot datus reālus un sazinoties ar lietotājiem, izrādījās, ka īstenībā tā ir viena no lietojamākām funkcijām. Un tad arī, ko mēs redzam te, ka ir svarīgi nepieņemt tos impulsīvos lēmumus, ka tur jābūt evidence-based decisions un jābūt datiem pamatā, vai arī tev ir jāsazinās ar to lietotāju, jābūt komunikācija. Ja mēs pastamies, ko piedāvā platforma, respektīvi mums ir learning journeys, kur mēs paši varam individuāli pielāgot savām vajadzībām. Respektīvi, mēs zinām, ka laiks ir vērtība, un mēs varam izvēlēties, uz ko mēs gribam fokusēties, ko mēs gribam apgūt, un izvēloties vajadzīgos kaut kādus mērķus, ko mēs gribam apgūt esošajā pozīcijā vai, piemēram, vienkārši uzzināt par produkta vadību. Mums tālāk tiek dota iespēja savas zināšanas pilnveidot kā produkta vadītājiem, ja mēs esam produkta vadītājiem, ja mēs esam jau līdz šim strādājuši un zinām, kas tas ir, vai arī iet virzienu kā produkta profesionāļiem, kur tas mindsets arī ir nepieciešams, kā piemēram biznesa analītiķiem, produkta owneriem, scrum masteriem. Tā kā Praxis nav tikai priekš produkta vadītājiem, bet arī dot iespēju tom domāšanu veidu arī apgūt citām profesijām. Un tad mēs izvēlamies to pašu apmācības veidu, vai tas būs tā kā pēc moduļa, ka mēs ejam, izvēlamies, uz kuriem moduļiem mēs gribam orientēties, vai nu mēs paņemam to pašu visu kursu, kas ir, piemēram, Product Discovery, Product Delivery
un stratēģiju. Ja mēs izvēlamies moduļus, tad mēs zinām, piemēram, ka mēs negribam uz kaut ko koncentrēties, tas mums ir skaidrs, mums vajag tikai kaut kādas noteiktas lietas, uz ko mēs gribētu savu laiku tērēt, vai nu arī paņemam uzreiz, ka jā, mums vajag visu to pašu produkta discovery, delivery and strategy. Un tad tiek izveidota personalizēts apmācības ceļš, un tad atkarībā no tā viņš tur jūs redzat, kur jūs jau esat iesākuši mācības, kur jums kādi modulīši ir pabeigti, ja jūs izvēlējāties pēc moduļiem, es teiksim, izvēlēsies pēc kursiem, bet pa lielam platforma Praxis piedāvā personalizētas apmācības, lai gūtu to mindsetu, domāšanu produktā vadības virzienā, piedāvājot tehnikas, tūļus, grāmatas, viss, kas saistīts ar produkta vadību. Un arī mums ir AI consultants, tas ir tāds ļoti populārs topiks, AI, mākslīgais intelekts, tagad ir visur, respektīvi, kā produkta vadītājiem mēs varam izmantot ļoti daudzus mākslīgā intelekta rīkus, un te mēs fokusējamies tieši uz produkta vadību, respektīvi atbildes, kas tiks sniegtas ar šo rīku, tiek iedotas no produkta vadības perspektīvas, no mūsu pieredzes, un netiks dotas kaut kādas atbildes, kas ir turpat pasaulē pieejamas, bet tieši fokusējoties uz mūsu pieredzi un produkta vadībā. Un te es, piemēram, esmu pajautājis, lai netērētu kaut kādu laiku uz jaunu promptu rakstīšanu, es biju pajautājusi, ka man ir, es gribu eksperimentu uztaisīt, pārbaudīt savu ideju, un man ir hipotēze, ka es uzskatu, ka lietotāji vairāk iedarbosies ar manu produktu, ja es tiem došu iespēju ja es viņiem ieteikšu kaut kādas lietas, balstoties uz viņu interesēm, un tad es prasu, kā tad to eksperimentu vajadzētu pārbaudīt, tā lai, kā to hipotēzi vajadzētu pārbaudīt, lai mans eksperiments skaitītos kā veiksmīgs vai nē. Un, protams, te ir dota atbilde, pirmā, kur te mēs redzam, tools piedāvā mums veikt A/B testingu, eksperimentu, un tad arī tie punktiņi, bet tālāk mēs varam arī diskutēt ar to AI tūli, un tad vairāk prasīt par tām metrikām, par grupām, kuras jāizveido, lai to eksperimentu uztaisītu. Tā, atgriežoties atpakaļ uz prezentāciju, ir 3 iespējas apgūt zināšanas ar praksi. Tas ir Praxis Professional, vairāk tā kā individuālajā līmenī. Tad ir Praxis Business un Praxis Enterprise, tas ir vairāk jau tur uzņēmumu līmenī, un kur var arī dabūt konsultācijas produkta vadībā. Un Praxis Enterprise tur jau ir cita pievienota vērtība, kas ir vairāk vērsta uz to sadarbību, emergent palīdzību un konsultācijām. Un ko es gribētu jums ieteikt, iedrošināt, pamēģināt Praxis Professional. Mums ir tāda iespēja, kā izmantot 7 dienas bezmaksas šo produktu, un jums būs pieeja visiem šiem rīkiem, apmācībām, un tad saprast, vai tas ir tas, kas jūs interesē, un tad pēc 7 dienām izdomāt. Tā kā, ja jūs gribat pieteikties, nav nekas, ne jāmaksā, nekādas kartiņas, nekas nav jāievada, jūs vienkārši izmantojat 7 dienu iespēju iepazīties ar Praxis. Un
Runājot tālāk, arī pieminot iepriekšējā kolēģa stāstīto, pastāvēs tas, kas mainīsies. Mēs pilnīgi apzināmies, ka mums jāiet tālāk, kā arī mēs, ka mūsu AI consultants, kas tagad, viņš bija ar beta tag, ar tādu, ka tas ir tāds pirmais posmiņš, mēs pamazām izlaižam kaut kādu funkcionalitāti un sadarbojamies ar lietotājiem un prasam viņu atsauksmes, un pēc tālāk mēs virzamies un piedāvāsim mūsu lietotājiem iespēju izmantot plašāk šo pašu mākslīgā intelekta tūli, respektīvi, ja vajag izveidot to pašu value proposition canvas. Mēs ienākam tūlī un sakam, ka mums vajag to value proposition canvas, un rīks jūs vadīs, jums iedos pareizos promptus, lai jūs sniegtu viņam kaut atbildes, un tālāk būs tā diskusija, kur jūs varēsiet izvērt, un kas kopumā beigās iedos to vajadzīgo risinājumu, un, protams, viss tas būs pieejams vienā vietā, un sanāk tā, ka produkta vadītāji, produkta cilvēki varēs atgriezties tajā platformā un lietot varbūt ne primāri kā mācīšanās iespēju, bet kā tūli, kurā varēs visas tās tehnikas izmantot, kur būs visa informācija apkopota, kur tas tūlis jau zinās visu nepieciešamo informāciju, un ja kaut kādu jaunu viena tūļa beigu rezultāts ir sākums citam tūlim, un respektīvi tā informācija, knowledge base, ko jūs būsiet iedevuši AI consultantam, viņš varēs jums tālāk sadarboties un jau iedot visu nepieciešamo informāciju un novirzīt jūs uz pareizā ceļa. Tā, tad tas būtu viss no manas puses. Paldies! Vai ir kādi jautājumi?